beidz apsaukāties. Šķiet, manījies, vai ne? Nu, aiziet, ja? Labdien visiem! Mēs esam Liepājā vietā, kur no Eiropas puses sākas Latvija. Te ir tikai jūra blakus. Pa 15. skolas logu Liepājā var redzēt skaistu Latvijas sākumu. Šodien viss mierīgi, kaut gan es ticu, ka šajā atlikušajā stundā nekas vairs nebūs mierīgi, jo mums uz apspriežu galda ir ļoti nopietns jautājums. Slēgt vai neslēgt atomelektrostacijas visā kontinentā, visā Eiropas Savienībā, kura šobrīd ir atkarīga no kādiem 60% šķiet no visas enerģijas, ko mēs saražojam tieši no atomreaktoriem, jau 2025. gadā. Un šī komanda, man liekas, pie labās rokas, jūsu gadījumā pie kreisās rokas, cienījamie skatītāji, ir īpaši ar to, ka ir šī gada debašu čempioni Latvijā. Viņiem vajadzētu būt niknākajiem, kādu vien spēju, bet ziniet, kā citreiz uz lauriem guļot, mazie nadzīgie no jūsu pašu cienījumās skolas otras komandas var atnākt un iekost kājā. Tā kā tie lauri vēl ir jāapliecina. Nopelnīti viņi ir, bet viņus ir citreiz grūtāk uzturēt nekā nekā nopelnīt pirmo reizi. Ar ko jūs sirsnīgi apsveicu kā čempions, bet jūs jau lēnām saprotat, cienījamie skatītāji, arī šeit Liepājā mums ir otrā tūre. Mūsu piegājienā Latvijas jauniešiem likt izdiskutēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu gada ietveros dažādas ar tādām Eiropā neizrunātām lietām saistītas tēmas. Un kur gan citur, kā ne Liepājā, būtu jārunā par atomelektrostaciju, jo liekas, ka tas ir tālu no Ignalīnas, kur varētu būt nākamā Latvijai iesaistītā atomelektrostacijas būve, ja vien cilvēki tā nolēmtu, bet tepat ļoti netālu. Tikai dažus kilometrus uz ziemeļiem Pāvilostā vēl tagad stāv zemē iedzīts mietiņš, kur pirms gadiem 30 jau bija nolēmts būvēt atomelektrostaciju Latvijā. Nu, tik tālu par mietiņu tālāk nekas nav ticis, bet kādu dienu varbūt tieši liepainieki nolems, ka elektrostacijas ir jābūvē, nevis jātaisa ciet. Pagaidām jautājums ir ļoti kritisks. Gluži kā Vācija 2040. gadā sola aizslēgt visas atomelektrostacijas. Mēs sakam, varbūt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva varētu izdiskutēt, ka tas būtu vai nebūtu jādara 2025. gadā, turklāt ne tikai Vācijā, bet visā kontinentā. Ko tas nozīmē Latvijai, ko tas nozīmē Eiropai? Divas grupas, kuras pagaidām pašas nezina, vai ir par vai pret, vai mēs ļausim izvēlēties dāmai vai taisīsim akmeņu šķēres papīrītes. Mēs te šodien diskutēsim pēc Popera metodas, un Popera metodē noteikti akmeņu šķēres papīrītes nav iesaistīta, bet izloze tur ir, vai ne? Kurš par, kurš pret. Vakar mēs bijām Talsos, tiem, kas mūs neskatījās arī 11. dienā, un tur jautājums bija mazliet savādāks par ģenētiski modificētas pārtikas ieviešanu vai aizliekšanu Eiropas Savienībā. Varbūt tikpat kritisks. Tur jaunieši bija sadalījušies jau pirms tam. Jūs, tā teikt, paši sev spēli sarežģījāt, nebijāt sadalījuši, kurš par, kurš pret. Kaut kādas vēlmes, jeb... Vienkārši izvēlkam, ja, uz aklo? Nu, tad ļaujam Annai pirmajai, viņa vienīgā meitene starp jums 5 briežiem. Anna, 4 reizes saspļaudīts, vēl ātri, kamēr tu neredzi, jo baigi, Anna, kura tad? Paņēma abas. Viņa paņēma abas. Tad atomelektrostacijas ir sliktas. Tā ir opozīcija, jūs esat pozīcija. Principā kā pozīcijai jums ir neapskaužama situācija, jo ņemot vērā, ka mēs esam tiešajā ēterā izplatījumā visā pasaulē. Šobrīd es esmu drošs, mūs te skatās arī vairākas skolas, noteikti Krāslavā, kur mēs viesosimies pēc nedēļas, un arī Cēsīs, kur ir vēl viena komanda, kas taisās jūs apspēlēt. Un vienīgais, ko es tagad jums palīdzu, ir lēnām pārējiem izskaidrojot spēles nosacījumus. Jums ir vienīgais laiks, kad sagatavoties, jo pozīcijai ir jāsāk, opozīcijai jāturpina. Spēles metode nav diezcik sarežģīta, un tomēr pirmie sāk ar saviem argumentiem šajā gadījumā par, otrie šajā gadījumā pret. Jā, šajā gadījumā jūs pret, jūs par. Kā es sajaucu? Jā. Un tad 1 pret 1. Kopumā katram no jums runātāji būtu kādas 3, nu varbūt bišķiņ vairāk minūtes, bet mērķis noteikti ir uzvarēt ar argumentiem. Mums tie ir arī līdzjutēji no skolas vairākām, es saprotu, klasēm. Jūs drīkstat aktīvi iesaistīties, bet nedrīkst neko teikt priekšā, vai ne? Bet atbalstīt savējos ar labiem vai sliktiem argumentiem, ar noliedzošo vai to nepiekrītošo, vai ne? Drīkst. Tas ir tā kā
pēc Popera metodas, kur radusies, faktiski šī ir tāda skaista debata. Es mēģinu, jūs jūtat, es velku laiku, es viņiem palīdzu vienkārši sagatavoties labāk pēc šīs metodas, kura savulaik ir dzimusi tieši Britu parlamentā. Un Britu parlaments faktiski ir tā vieta, kur pati debašu jēga reiz ir radusies. Iespējams, arī tā ir tāda mācības stunda mums pašiem latviešiem. Mēs Eiropas pilsoņu gadu ietveros mācāmies debatēt. Nu, tad jaunieši rādiet klasi. Atomelektrostacijas ir labas, vai pareizāk sakot, pilsoņu iniciatīva būtu jānoraida, un 2025. gadā Eiropas Savienībā nebūtu jāaizliedz atomelektrostacijas. Tas ir, es saprotu, jūsu apgalvojums, cienījumā komanda. Kurš pirmais? Ja godīgi sāk, tā komanda. Viņi sāk. Labi, lai viņi sāk, ja viņi vēlas, nabadzīņi iekrīt. Labdien, esmu apstiprināšu, ka mans pirmais runātājs. Un mūsu komanda stingri pastāv, un mūsu komanda atbalsta Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas rosina līdz 2025. gadam panākt to, kas tiek slēgts visas atomelektrostacijas Eiropā. Vispirms es vēlētos sākt ar definīcijām. Iniciatīva. Vispārīgās tiesības vai spējas iesniegt jaunu likumu, likumprojektu vai pasākumu. Ines. Startautiska radiācijas un kodola negadījumu skala, kur iedalās 7 līmeņos. 1. Anomālija, 2. Incidents, 3. Nopietns incidents, 4. Negadījums ar lokālām sekām, 5. Negadījums ar plašākām sekām, 6. Nopietns negadījums, 7. Smags negadījums. Eiropas Savienības pilsonis. Visi cilvēki, kuri ir pilsoņi kādā no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Atomelektrostacija. Elektrostacija, kurā kodolenerģija tiek pārvērsta siltumā, lai veidot tvaiku turbīnām, kas savukārt darbina ģeneratori, kas ražo elektroenerģiju. Enerģija. Jaudu, ko iegūst izmantojot fiziskos vai ķīmiskos resursus, lai nodrošinātu gaismu, siltumu vai darbinātu mašīnas. Atomenerģija. Enerģija, kas izdalās kodola reakciju laikā. Neatkarība. Brīvība no ārējās kontrolas vai pakļautība. Radioaktīvs, izstaroja ionizējošs radioaktīvs starojumu vai daļiņas. Tagad es vēlētos sākt ar mūsu komandas argumentiem. Mūsu pirmais arguments ir tāds, ka pastāv augsts avārijas risks. Mūsdienu atomelektrostacijas darbojas ar urānu un plutoniju metālos, sākot atomreakciju un izdalot liels daudzums siltumu. Šis siltums sakarsē ūdeni, kurš tad griež turbīnas. Turbīnām griežoties tiek ražot elektroenerģija. Tomēr šajā procesā pastāv liels avārijas risks, jeb kāda veida kļūme sistēmā var ļaut kodola reakcijai notikt nekontrolēti. Pārāk strauji. Tātad gadījumā sāktos kodola avārija, radiācija izkļūt un saindēt liels teritorijas. Cilvēki būtu tiešā veidā ietekmēti no radiācijas sprādziena aptuveni 15 km radiusā. Vēlāk radiācija izplatītos līdz pat 50 km radiusam. Šāda avārija var notikt dēļ kļūmes sistēmā, cilvēku kļūdām vai arī ārējās ietekmes. Ārējā ietekme var būt zemstrīces, plūdi, ugunsgrēki vai terorisms. Šie visi iemesli var izraisīt kodola avāriju. Kopš pirmā reaktora uzbūves 1942. gadā ir notikušas 3 nopietnas kodola avārijas. Pirmā bija 3 Mile Island, negadījums 1979. gadā, kur dēļvietējā upē tiek izgāsts viss radioaktīvā noplūde un evakuēti simtiem tūkstoši cilvēku. Nākamā ir Černobiļa, kurai ir viszināmākā un katastrofālākā avārija. Tā notika 1986. gadā. Padomju Savienība oficiāli paziņoja, ka ir tikai 31 mirušais avārijas novēršanas laikā. Bet Anskieri norāda, ka aptuveni 800 000 cilvēku piedalījās avārijas seku likvidēšanā, un apmēram pusi no tiem pašlaik ir ar invaliditāti vai jau ir miruši. Pēdējā ir nesen notikusi Fukushimas avārija 2011. gadā. Tika evakuēti 3000 cilvēku no apkārtējiem ciematiem. PVO paredz, ka visiem, kas bijuši bīstamības zonā noplūdes laikā, ir paaugstināts vēža risks. Tātad bez šī viss mēs varam secināt, ka riska draudi ir pārāk lieli, un mēs nevaram pieļaut to, ka kādas atomelektrostacijas katastrofas dēļ ir radiācijas saindētas teritorijas un atmosfēras daļas, un pats ļaunākais - cietušie vai pat bojā gājušie. Mūsu otrais arguments ir tāds, ka atomreaktoriem ir bīstami radioaktīvi atkritumi. Ražojot kodola enerģiju, rodas liels daudzums ar radioaktīviem atkritumiem. Radioaktīvā atkritumi sadalās tikai 250 līdz 500 000 gadu laikā. Tātad, līdz tie ir sadalījušies, tie ir bīstami videi un tādējādi, protams, arī cilvēkiem. Protams, atomreaktoru kompānijas ir izveidojušas veids, kā relatīvi droši uzglabāt šos radioaktīvos atkritumus,
Sarkofāgos dziļi zem zemes, bet nerad šie sarkofāgi noplūst un saindē gruntsūdeņus ar radiāciju. Tas nozīmē, ka palielinās iespēja kaitēt cilvēkiem. Ilgtermiņā ar laiku šie radioaktīvie izmeši noteikti tiks ārā un kaitēs cilvēcei. Turklāt uzglabāšana sarkofāgos ir ļoti dārga un sarežģīta, un ir nereģistrēti gadījumi, kuros radioaktīvie atkritumi tiek izmesti neatļautā veidā, piemēram, jūrās. Radioaktīvie izmeši neatļautās vietās ir daudz lielāks drauds videi un tādējādi arī cilvēkiem. Piemēram, Lielbritānijā 1500 dažādās nelegāli izmešu vietas piekrastes ūdeņos, tad Eiropas Savienības valstīs notiek radioaktīvo atkritumu izmešana neatļautās vietās. Iemesls tam ir samazinātās izmaksas. Uzglabājot nelegālās vietās, izmaksas var samazināt līdz pat 50%. Noteikti liela daļa Eiropas Savienības atomelektrostacijas izmanto iespēju samazināt atkritumu uzglabāšanas izmaksas. Tad radioaktīvie izmeši, it īpaši neatļautās vietās, ietekmē vidi un tādējādi arī cilvēkus. Mūsu trešais arguments ir tāds, ka cilvēki ir neapmierināti ar atomelektrostacijām viņu tuvumā. AES radītais avārijas risks un radioaktīvo materiālu pārvadāšana reģionā liek cilvēkiem satraukties par savu un savu tuvo veselību. Dzīvojot AES tuvumā, nemitīgi jāstraucas par to, ka var notikt avārijas, dabas stihiju vai terorismu dēļ. Tas padara cilvēks nemierīgs un neapmierināts. Tāpat cilvēku nekustamā īpašuma vērtības strauji krītas AES dažādo risku dēļ. Tie līdzekļi ir ielikt nekustamā īpašumā izzūd līdz ar AES uzbūvu, jo nekustamā īpašuma cena krītās. Tāpat cilvēki kļūst neapmierināti, jo viņi arī vairs nespējas pārdot savu īpašumu par cenu, kas ir pietiekami liela, lai nopirktu savu īpašumu kaut kur citur. Iedzīvotājiem ir jādzīvo ar atomelektrostaciju riska zonā, un viņi nemaz nav spējīgi pārvākties. Tieši tādēļ cilvēki ir neapmierināti ar dzīvi pie AES. Un šo iemeslu dēļ mūsu komandas pauž stingru nostāju par to, ka atomelektrostacijas ir jāslēdz. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Esmu nolaidošos komandas trešais runātājs, un es uzsākšu savu pirmo jautājumu. Cik liels ir atomelektrostaciju avārijas risks? Avārijas risks? Jā. Atomelektrostacija avārijas risks ir apmēram 0,1%. Paldies. Un cik incidenti ir notikuši kopš 1920. gada? Pārsvarā ir minēti tikai tie nozīmīgākie, kas ir tie 3, ko es minēju, bet ir notikuši arī vairāk, kuri nav tik nozīmīgi. Skaidrs, paldies. 3 Mile Island, kur tas atrodas? 3 Mile Island atrodas ASV. Cik kopā pasaulē ir atomelektrostacijas? Pasaulē kopā ir vairāk nekā 400 atomelektrostacijas. Tātad notikuši 3 incidenti uz 400 atomelektrostacijām? Ir notikuši 3 incidenti, kuri ir pasaulē ļoti zināmi, bet ir notikuši arī daudz vairāk incidenti, kuri nav ziņoti publiskajā presē vai citur. Un pēc kādiem avotiem jūs to spriežat? Mums ir informācija par šādiem notikumiem, kā piemēram viens no kādas var minēt, kas ir 6. līmeņa notikums, ir Kištimā, Krievijā, kad nopietnas radioaktīvo materiālu noplūdes rezultātā radās eksplozija un apkārtēji izraidījās stipras spēcīga radiācija. Skaidrs, paldies. Vai spējat minēt kādu konkrētu gadījumu, kad sarkofāgs sadalījies? Šādu informāciju mēs nevaram minēt, jo šāda informācija nekur netiek publicēta. Tad tas ir jūsu komandas pieņēmums tikai, ka tā notiek? Tas ir ne tikai pieņēmums, bet noteikti arī tā arī ir. Bet pamatot jūs to nespējat? Nē. Paldies. Vai jums ir pieejama kāda statistika par cilvēkiem, kas dzīvo tuvumā atomelektrostacijām, kāda viņa neapmierinātība ar to? Mums ir statistika, ka 59% no cilvēkiem ir neapmierināti ar to, ka viņiem jādzīvo atomelektrostaciju tuvumā. Un pēc kādiem avotiem jūs to spriežat? No Eurostat.org. Vai jums ir pieejama statistika, par cik procentiem krītas nekustamā īpašuma cena pie atomelektrostacijām? Nekustamā īpašuma cena pie atomelektrostacijām krītas no 2 līdz pat 2,5 reizēm. Un cik procents elektroenerģijas mēs iegūstam no citām valstīm? No citām valstīm mēs iegūstam apmēram 29%, bet 79% saražojam mēs paši. Un cik procents no 79 mēs saražojam tieši ar atomelektrostacijām? Ar atomelektrostacijām mēs saražojam apmēram 28% no visa. Skaidrs, paldies. Ja mēs slēgtu visu atomelektrostacijas, tas nenozīmē, ka pārējās valsts ar savu monopolu varētu arī uzreiz regulēt cenas, paaugstinot cenas, un mums nebūtu cits iespējas kā vienīgais iepirkt to enerģiju.
nevar no viennozīmīgi teikt, ka uzreiz cenas paaugstināsies, jo arī mums pašiem Eiropā ir savs veids dabas resursu krājumi, kurus mēs varam izmantot, lai ražotu enerģiju. Vai kodola enerģija vislētākais iegūs veids? Pilnīgi noteikti. Skaidrs, paldies. Vai cik tā elektroenerģijas veidi ir arī ar bīstamiem faktoriem? Protams, tie paši HES pala laikā draud iespēja apludināt plašas teritorijas, tās termoelektrostacijas, kas rada liels CO2 izmešus, kas ir kaitīgs dabai, kā arī cilvēkam laika gaitā. Pirms pēdējais jautājums. Cik Eiropas Savienībā ir atomelektrostacijas? Eiropas Savienībā kopš 2013. gada janvāra datiem ir 185 atomelektrostacijas. Un cik tieši Eiropā ir notikušas avārijas? Es nevaru noteikti nosaukt konkrētu skaitli šobrīd, bet ir notikušas vairākas tādas avārijas, kuras nav tik nozīmīgas kā tās, kuras es minēju savā runā, bet tomēr tādas notiek. Un vai jūs varat nosaukt, kāda radiācija dzīvojat tieši 50 km radiusā pie atomelektrostacijas? Tādā ziņā radiācija ir ļoti niecīga, bet vienmēr pastāv risks, ka notiks kaut kas ar šo kodola reaktoru un notiks kāda avārija. Paldies, risks pastāv visam. Kāda fona radiācija, ko mēs izjūtam ikdienā? Fona radiācija? Jā. Šāda data mums nav. Skaidrs, paldies, man vairāk jautājumu nav. Labdien, esmu N komandas pirmais runātājs, un es vēlētos sākt ar A komandas argumentu atspēkošanu. Tātad pirmais oponenta arguments – pastāv augsts avārijas risks. Pirmajā argumentā netika precizēts, kāda veida kļūmes sistēmā vai cilvēku darbībā tad īsti var izraisīt pārkaršanu, vai cik liela ir to rašanās iespējamība un nozīmīgums, lai radītu bīstamību. Otrais arguments – atomreaktoriem ir bīstami kodolatkritumi. Otrajā argumentā netika minēta jebkāda skaitļi, kas aprakstītu sarkofāgu noplūšanas iespējamību. To, cik ilgs ir laiks, līdz tie spēs izkļūt ārā, vai to, cik dārgi izmaksās šo glabātuvi uzturēšanu un izveidi. Trešais arguments – cilvēki ir neapmierināti ar atomelektrostacijām viņu tūmā. Netika minēti šādi svarīgi fakti, kāda ir baiļu un neapmierinātības pamatotība, vai neapmierinātie cilvēki zina un ir informēti par atomelektrostaciju patiesiem riskiem un problēmām. Tātad sākšu ar saviem argumentiem. Mēs pirmkārt piekrītam ar A komandas definīcijām, un mūsu rezolūcija ir šāda. Mēs neatbalstām to, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva rosināt līdz 2025. gadam panākt, ka tiek slēgts visas atomelektrostacijas Eiropas Savienībā. Un mūsu pirmais arguments. Atomelektrostacijas ir stabils un efektīvs enerģijas avots. Pastāv stingri ekonomiski un vidēji svarīgi argumenti, lai būvētu vēl vairāk atomelektrostaciju gan Eiropā, gan citos pasaules reģionos. Eiropā šobrīd ir 185 atomelektrostacijas, kas kopā saražo 28% no visas Eiropas Savienībā patērētās elektroenerģijas. Salīdzinoši tuvu oglēm 29%, kam seko gāze 23%. Atomelektrostacijas darbojas droši un uzticami, saražojot lielu daudzumu elektrības pie salīdzinoši zemām cenām. Tās ir dabai draudzīgas, jo tās nerada CO2 izmešas vai skabā lietas radošās gāzes, un to atkritumi tiek droši uzglabāti. Atomenerģija nepieciešama, lai sasniegtu stabilu un daudzveidīgu enerģiju, samazinātu CO2 izmešas, kuras lielos daudzumos rada cits elektroenerģijas iegūs metodas, uzturētu enerģijas piegādes drošību un enerģijas neatkarību, veicināt ekonomisko attīstību un nodarbinātību. Atomenerģija ir laba un droša alternatīva fosilējiem enerģijas iegūs veidiem, jo fosilie resursi ātri izsīkst un ir liels risks, ka tādēļ paaugstināsies elektrības izmaksas. Savukārt atomelektrostacijas piedāvā stabilu un lētu iegūt elektrību, jo lielākā daļa atomelektrostaciju Eiropā jau ir atmaksāts. Atomelektrostacijas saražotā elektrība ir salīdzinoši vislētākā, un tās izmaksas uz 1 megavatstundu ir 35 eiro, kam seko kūdra 43,6 eiro, ogles 45,7 eiro, gāze 51,2 eiro, koksne 73,6 eiro un vēja enerģija 52,9 eiro.
Citas videi draudzīgas alternatīvas būtu ļoti neizdevīgas, jo tās izmaksā daudz vairāk un aizņemt ļoti lielu teritoriju. Lai aizstātu vienu atomreaktoru ar saules paneļiem nepieciešams investīcijas apmēram 92 miljārdu eiro apjomā un aizņemt 150 kvadrātkilometru plašu teritoriju. Viens reaktors izmaksā daudz mazāk, apmēram 2,56 miljārdi. Savukārt, lai aizstātu ar vēja enerģiju, nāktos izmantot lielas zemes platības. Tātad, lai aizstātu vienu reaktoru, vēja ģeneratoriem būtu nepieciešama ap 32 000 kvadrātkilometru liela teritorija. Un sanāk, ka aizstājot divus reaktorus ar vēja ģeneratoriem jāpārklāj teritorija, kas pielīdzinām Latvijas kopējai platībai. Turklāt viena vēja ģeneratoru izveidē tiek izdalīts liels daudzums piesārņojumu, jo tos būvē izmantojot pārsvarā fosilo kurināmo. Tieši tāpēc atomelektrostacijas pašlaik ir pats efektīvākais un labākais enerģijas ieguvas veids. Mūsu otrais arguments – atomelektrostacijas nodrošina Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību. Pašlaik atomelektrostacijas saražotā enerģija sastāv aptuveni 25% no visiem Eiropas Savienības enerģijas resursiem. Atomelektrostacijas Eiropas Savienībā lielā mērā nodrošina mūsu enerģētisko un ekonomisko neatkarību no pārējās pasaules. Eiropas Savienībā nav daudz fosilā kurināmā ieguvas vietas. Fosilais kurināmais nāk no Ziemeļamerikas, Āzijas un Āfrikas valstīm. Tas nozīmē, ka jau tagad mēs lielā mērā esam atkarīgi no pārējām pasaules energoresursiem. Jauna atomelektrostacija izveide tikai palielinātu mūsu enerģētisko neatkarību. Tomēr tagadējo Eiropas Savienības atomelektrostaciju nojaukšana atstātu mūs ļoti neaizsargāts. Fosilā kurināmā lielvalsts, Krievija, Tuvie Austrumi, ASV, pilnībā kontrolēt mūsu energoresursus un pats galvenais – to cenas. Ja mēs pazaudēsim atomelektrostacijas, mēs pazaudēsim visu enerģētisko un ekonomisko neatkarību, kas Eiropas Savienībai vēl ir. Mēs būsim pilnībā atkarīgi no pārējās pasaules energoresursiem. Fosilā kurināmā lielvalsts var manipulēt ar fosilā kurināmā cenām paši pēc savām iegribām, un tādējādi arī viņi manipulēs ar patērētājiem, piemēram, mums Eiropas Savienība. Cenu kāpums ļoti slikti ietekmēs ekonomiku, un tādējādi arī mūsu visu dzīves, un mums nebūtu citu stabilu, efektīvu enerģijas avotu, uz kuriem varētu paļauties. Tieši tāpēc no atomelektrostacijas slēgšanas būtu vēlams izvairīties. Šo argumentu dēļ mēs neatbalstām to, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva rosina līdz 2025. gadam panākt, ka tiek slēgts visas atomelektrostacijas Eiropas Savienībā. Paldies, esmu gatavs jautājumiem. Labdien, esmu apstiprinošās komandas trešais runātājs, un man ir radušies daži jautājumi. Vai resursi, kas nepieciešams AS darbināšanai, iegūšanā, rodas atkritumi? Jā, protams, ka rodas. Un ne tikai atomelektrostaciju darbības laikā, lai iegūtu tik ļoti nepieciešamo urānu, rodas dažādi citi atkritumi raktuvēs transportēšanā un apstrādē. Tieši tā. No kurienes tiek iegūti resursi priekš atomelektrostacijām? Ziemeļamerikas, Āfrikas, Ukrainas, Austrālijas. Cik liels ir AS avārijas risks? Ir aprēķināts, ka noplūdes draudu atomelektrostacijās, kas darbojas vairāk kā 40 gadi, ir 0,1%. Vai Černobiļas AS katastrofas gadījumā sekas bija jūtams arī Eiropas Savienībā? Jā, tā brīža Eiropas Savienībā bija jūtams. Cik atomelektrostacija ir Eiropā? 180. Uz 2013. gada janvāri ir 180 atomelektrostacijas. Vai ir kāds gadījums, kad sarkofāgs ir sadalījies? Vai jums ir kāda informācija par to? Nav oficiālas informācijas, bet ir iespējami neatklāti. Vai jums ir statistika, cik cilvēki procentuāli ir neapmierinātība ar to, ka viņi dzīvo AS tomā? Tie ir 59% no aptaujātajiem Eurostat dati. Kur jūs to ieguvāt, kur informācija? Eurostat dati. Paldies. Vai jums ir informācija par to, cik procentos krītas nekustamo īpašumu cenas? Tie ir 200 līdz 250%. ASV, piemēram, 100 000 nekustamais īpašums maksātu 25%. 25 000. Paldies. Man vairāk nejautājumu. Labdien, es esmu otrā apstiprinošā runātāja, un mēs atbalstām Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ka vēlas slēgt līdz 2025. gadam visas atomelektrostacijas. Sākumā es vēlētos atspēkot mūsu oponentu argumentus. Tātad viņu pirmais arguments bija,
ka atomelektrostacijas ir stabils un efektīvs enerģijas avots. Bet pēc informācijas, ko es atradu, iedzīvotāju blīvums Eiropā ir 70 cilvēku uz kvadrātkilometru. Tātad, ņemot vērā faktu, ka Eiropa ir blīvi apdzīvota un visi radioaktīvie atkritumi ir jāaprok valstī, kurā atomelektrostacija atrodas, varētu rasties problēmas. Jo radioaktīvie atkritumi ir nestabili, kā arī atbrīvošanās no tiem ir sarežģīta. Atomelektrostacijas enerģija nebūs efektīva, jo laika gaitā vairāk nebūtu vietas, kur likt atkritumus. Cenas par atbrīvošanos no liekā pieaugs, tāpat kā pieaugs cenas atomelektrostacijas saražotajai enerģijai. Un tas nebūs neefektīvi, nestabili. Otrais arguments - atomelektrostacijas nodrošina Eiropas Savienībai enerģētisko neatkarību. Tā nav taisnība, jo Eiropas Savienība tāpat ir atkarīga no tiem, no kuriem iepērk visu nepieciešamo urāna ieguvēju. Vienīgais, ko atomelektrostacija, ko Eiropas Savienība ir iegūst, ir iespēja izvēlēties, no kā labāk būt atkarīga. Tātad es vēlētos sākt ar mūsu argumentu stiprināšanu. Mūsu pirmais arguments bija, ka pastāv augsts avārijas risks. Zemestrīces, plūdi, ugunsgrēki, terorisms var kļūt par iemesliem avārijas riskam. Pēc iegūtās informācijas ir notikušas ļoti daudz dažādu avāriju atomelektrostacijās, neviena Eiropā. Kā piemēram Lielbritānijā 20 tonnas urāna un 160 kg plutonija noplūda dēļ plaisas caurulē pie kodoldegvielas pārstrādes rūpnīcas, tādējādi radot 65 miljonus lielus zaudējumus. Pēc Ineses vērtēšanas skalas šai avārijai ir 3. pakāpe. Dati ir iegūti no Guardian, .co.uk. Francijā 2012. gada aprīlī izcēlās ugunsgrēks 2. reaktora 1. sūknī. Kā rezultātā notika neliela radiācijas noplūde pumpu iekšpusē. Līdzīgi gadījumi ir bijis daudz, tikai nezinām iemeslu dēļ nav bijuši īpaši publicēti vai izcelti. Bet kā piemēram nrdc.org, Dabīgo aizsardzības padomu, norāda, ka pastāv arī risks, ka var tikt nozagt atomelektrostacijas radioaktīvie atkritumi, un pēc tam viņi var tikt izmantot kodolieroču izgatavošanā. Kā vēsta Kodolenerģijas institūts, kas bieži vien, tad vidēji gadā viena atomelektrostacija saražo 20 tonnas kodoldegvielas, kurā paliek liela daļa neizmantotās enerģijas, kas bieži vien ir mērām 90%. Neliela daļiņa no potenciālās jaudas izmanto to enerģiju, bet no šīs degvielas vēl pietiek enerģija, lai saražotu kodolieročus. Kā arī vēsta John Large, kodolinženieris, šīs atomreaktoru stacija var izturēt zemes, trīces un tsunami, bet tikai liels koncentrēts spēks vienā vietā, piemēram, dzēsēšanas sistēmas ēkā, var nodarīt nopietnas sekas. Viena no tām var būt arī milzīga avārija, kā piemēram Černobiļā. Otrs arguments – atomreaktoriem ir bīstami radioaktīvie atkritumi. Kā jau minēju iepriekš, atomelektrostacijās ir ļoti daudz radioaktīvo atkritumu. Šie atkritumi var pievērst arī teroristu uzmanību, kur vēlētos tos izmantot ļaunprātīgi. Kā jau mans komandas biedrs iepriekš arī minēja, šo metāla sarkofāgu uzturēšana ir ļoti dārga, un šīs izmaksas bieži vien var pārsniegt alternatīvu piedāvāto cenu par kilovatstundu. Tieši dēļ augstajām izmaksām atomelektrostacijās var izvēlēties ne tikai pareizu un legālu veidu, lai atbrīvotos no radioaktīviem atkritumiem. Kā piemēram, tīrīšanas apkalne Fukušīmas prefektūrā ir atbrīvojusies no augsnes un lapām, kuras ir bijušas pakļautas radiācijai, vienkārši tās izmetot upēs. Bet tas nav vienīgais gadījums, kad radioaktīvie atkritumi ir nokļuvuši tiem neparedzētajās vietās. 2005. gadā dēļ ieplaisājušiem caurulēm paaugstinājās tritija līmenis. Kā rezultātā tika piesārņoti gruntsūdeņi Breidvudas stacijā pie Breisvilas, Ilinoisā. Tādēļ ir izdevīgāk izmantot cita veida fosilos kurināmos, lai pēc tam no tiem saražot vajadzīgo elektrību, jo urāna un plutona iegūšanā ir daudz dažādu blakusvielu. Liela daļa no tām izstaro vairāk radiācijas, kā pirmīt minētās vielas. Pie tam bieži vien šāda veida raktuvēs tiek izmantots lētais darbspēks. Trešais arguments bija, ka cilvēki ir neapmierināti ar to, ka viņi darbojās atomelektrostaciju tuvumā. Pastiprinot trešo argumentu, mēs par piemēru varētu ņemt Ameriku,
kur mājas, kas atrodas 50 km attālumā no atomelektrostacijām, zaudēja savu vērtību par aptuveni 2 vai 2,5 reizēm vairāk. Šie dati ņemti no arenaso.org. Un šajā ēkā dzīvo cilvēki, kuri pret savu gribu tiek pakļauti radiācijai, ko izstaro šie kodolreaktori. Radiācijas deva atšķiras no atomelektrostacijās izmantotās degvielas tipa, kā arī īpašumu attālumu no tās. Kā arī bieži vien cilvēki, kas uzzina, ka pie viņu mājām tiek būvēts šāds monstrs, parasti cenšas pēc iespējas ātrāk pamest apkārtni, kā arī avārijas gadījumā šiem cilvēkiem būs vismazākā iespēja izdzīvot un tikt glābtiem, jo tie atrodas salīdzinoši tuvi šiem reaktoriem. Paldies par jūsu uzmanību, es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Tātad. Jautājumi. Cik no iztērētās elektroenerģijas Eiropā saražo pati? Aptuveni pēc mūsu datiem no Eurostat tie ir 71%. Kas notiks, ja Eiropā slēgs visas atomelektrostacijas? Eiropa būs spiesta atrast jaunas alternatīvas, kā piemēram ar slānekļa gāzi. Vai dedzinot slānekļa gāzi nerodas izmeši? Protams, ka rodās, bet pateicoties jaunajai attīstītajai sistēmai un filtrācijām, mēs to nemaz nejutīsim. Un no kurienes jums ir dati par noplūdēm Anglijā? Tūlītās, kā jau es minēju, dati ir no guardian.co.uk. Un dati par noplūdu Francijā ir no French nuclear safety.fr. Cik mēģinājumu nozagt šos atkritumus? Cik ir tādi bijuši? Vai kādam ir izdevies? Par to tieši datu mums nav, tāpēc, kad parasti ar tiem jau neviens necenšas publicēt un apdraudēt atomelektrostacijas. Kur tālāk var izmantot kodolenerģijas degvielu? Vairāk nekur. Tikai vienkārši ievietot konteineros un aprakt. Ražojot zaļos enerģijas avotus, nerodas CO2 izmeši un citas kaitīgas gāzes? Protams, ka rodās, bet tiem ir daudz mazāks negatīvais efekts uz mums, kā piemēram no atomelektrostacijas radiācijas. Tie neizraisa mutācijas un, ja piemēram salūstu vēja ģenerators, pusi pasauli neuziet gaisā. Bet tātad mēs lēnām ejam uz globālo sasilšanu? Bet, kā jau es minēju, mēs atrodam jaunus alternatīvas, kas neliktu izmantot CO2 un, lai iegūtu urānu un visu pārējo, lai aizvestu līdz atomelektrostacijai, lai apstrādātu, tiek saražots ļoti daudz CO2 izmešu. Tātad būtībā atšķirības nav nekādas. Dati par to, vai ir atšķirība vai nav? Cik daudz tiek saražots? Man precīzi šādu datu pagaidām nav, bet, ja ir intereses, pēc tam var paziņot. Paldies. Kā atomelektrostacijas slēgšana ietekmēs bezdarba līmeni to tūmā esošies ciemos un pilsētās? Bezdarba līmenis netiks nekādi ietekmēts, tāpēc, ka pārsvarā cilvēki, kas strādā atomelektrostacijās, viņi ir iebraukuši no citām valstīm, viņiem ir speciālas kvalifikācijas un specialitātes. Tas nozīmē, ja tās aizslēgs ciet, viņi vienkārši aizbrauks uz citām valstīm, un bezdarba līmenis nekādīgi nepaukstināsies. Bet mēs pazaudēsim gudro daļu, augstu kvalificēto daļu no valsts. Mēs pazaudēsim tikai tos, kuri ir speciāli mācījušies šajā nozarē. Mēs nepazaudēsim intelektu kā tādu, jo ir ļoti daudz citu nozaru, kur tās var izmantot. Atomelektrostacijās strādā augstu kvalificēti speciālisti, vai Eiropas Savienībai nebūs nepieciešams ieguldīt papildus līdzekļus, lai, teiksim, šos speciālistus pārkvalificētu vai radīt jaunus speciālistus citām enerģijas iegūs veidiem? Tas ir jāskatās uz to, vai viņi vispār grib pārkvalificēties. Kā jau es minēju, visticamāk lielākā daļa vienkārši aizbrauks uz ASV un Kanādu. Tie, kur tiks, vai kurus vajadzēs kvalificēt, lai strādātu? Nu, viņus arī pārkvalificēs un viss būs labi. Izmaksas. Tās neatspēkos? Es domāju, ka es zinu, ka ar laiku viņi to atpelnīs, strādājot Eiropas labā citās nozarēs. Vai ir kādi dati par noplūdēm atomelektrostaciju konteineros? Šāds jautājums jau bija, un kā jau atbildēja mans komandas biedrs, šādu datu pagaidām vēl nav, tāpēc, ka ar tiem parasti neviens nereagojās un necenšas pievērst uzmanību, lai tikai parādītu to, cik atomelektrostacijas patiesībā nav drošas un kādu risku tās rada apkārtējai videi.
Vai varat nosaukt... Ok, labi. Vairāk jautājumu nav. Paldies! Es esmu noraidošās komandas otrais runātājs, un es vēlētos sākt ar mūsu oponentu argumentu atspēkošanu. Viņa pirmais arguments bija tāds, ka pastāv augsts avārija risks. Bet šeit mēs runājam par to, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un tehnoloģijas iet uz priekšu, un mēs visu attīstam. Mēs attīstam arī kodola inženieriju un visas šitās zinātnes, kas mums palīdz pēc tam nodrošināt drošāk šīs enerģijas iegūšanu, kā arī lielāku potenciālu no tām vielām, ko mēs izmantojam. Vēl nedaudz turpinot šo argumentu. 3 milzīgas katastrofas uz 400 atomelektrostaciju fona. Kas tas ir? Tas ir mazāk kā 0,5%. Un tā kā neviena no šīm īsti nav notikusi Eiropas Savienībā, bet ir notikusi blakām Eiropas Savienības valstī, un runājot par Černobiļu, tā vispār bija padomi Krievijas varā, tad es uzskatu, ka šo nevar ņemt vērā, jo Eiropas Savienībā ir citas drošības normas, kā tas bija Krievijā, un Krievija vēl to slēpa, lai cilvēki nezinātu. Bet tagad plašsaziņu mēdīji palīdz viņiem to uzzināt ātrāk, un cilvēki var glābt savas dzīvības. Un vēl turpinot par Černobiļu. Avārija notika dēļ tā, ka viņā tika veikts eksperiments, kur izslēdz dzēsēšanas sistēmas, un pēc tam šo visu vēl pastiprināja to, ka šajos radioaktīvajās vielās ielika iekšā granīta stieņas, kas padarīja viņus vēl nestabilākus, un tādēļ arī notika šī avārija. Un turpinot vēl pa augstām avārijām un šo tēmu, un attīstību, Eiropā tiek atklāta jauna viela Taurijas. Tas ir radioaktīva viela, kas palīdz ar lielāku koeficientu iegūt elektroenerģiju, labāks potenciāls, vairāk viņu var izmantot un arī lētāk šī paša iegūšana. Viņa otrais arguments bija par bīstamiem radioaktīviem atkritumiem, bet viņi nespēja minēt piemērus, kad kaut kāda noplūst un ka kaut kas tāds ir noticis. Tad varbūt, ja viņi nespēja minēt piemērus, ka nekas tāds nav noticis, un tad mēs visi to darām labi, mēs spējam viņus labi uzglabāt, un mēs neglabājam viņus tikai zemē, bet mums arī ir noteikts glabātuvs, kurš tiek apsargāts, un par teroristu draudiem. Tādi nekad nav notikuši. Neviens nav mēģinājis nozagt viņus. Kā mēs varam kaut ko tādu minēt? Jā. Un par cilvēku neapmierinātību. Cilvēki, kas dzīvo 50 km attālumā no atomelektrostacijām, saņem ļoti, ļoti niecīgu radiācijas devu, kas ir 0,1 mikrozīverts. Un kā jau mans komandas biedrs minēja, ka fona radiācija gadā ir 1,1 zīverts. Tā ir viena, ja nešaubos, miljonā daļa no šī visa. Runājot par intelekta aizplūdumu, Lietuvā, kad aizslēdz Ignalinu, visi lietuvieši gatavojās Visaginas atomelektrostacijai. Un, kā tiek ziņots, ka Lietuva jau gatavo ekspertus jaunajai atomelektrostacijai, kaut vai viņi vēl nezina, vai viņi tiks uzbūvēti. Un valsts izmanto naudu, lai iegūtu šādus speciālistus, un pēc tam mēs slēdzam ciet, tā ir lieka naudas izmešana. Un par to, ka ar kodolenerģiju mēs saražojam 28% no Eiropas enerģijas kopējā koprodukta. Tad, ja mēs pieņemsim, aizslēdzam kodola reaktorus, tad mums 25% ir jāmeklē citur. Un kur ir tas citur? Vai nu fosīlais dedzināmais, kas ir ļoti liels CO2 izmešu avots, kā pieņemsim pat Somijā ir jāmaksā nodoklis par to, kad jūs dedzināt ogles, un tur 1/3 cenas sastāv CO2 emisiju izmaksas. Un par to, vai ir otrs variants, mēs importējam šo enerģiju no Krievijas vai no citām trešajām pasaules valstīm. Un tad mēs paliekam atkarīgi no viņām, un viņi var viegli mums spekulēt. Ļoti viegli. Un, kā arī jautājuma atbilžu daļā, mūsu oponenti piekrita, ka kodolenerģija ir pat lētākā enerģija pagaidām. Un viņi arī piekrita par to, ka ir arī citi kaitīgi energo iegūs veidi. Un es vēlos sākt tagad mūsu argumentu pastiprināšanu. Un mūsu komandas pirmais arguments bija, ka atomelektrostacijas ir efektīvs enerģijas avots. Kā jau mūsu komandas pirmais runātājs minēja, atomelektrostacijā saražotā elektrība ir viena no vislētākajām – 35 eiro par megavatu stundu. Somijā šī enerģija par kilovatu stundu izmaksā 2,37 centus, kur aptuveni
pusi sastāv šī reaktora kapitāls, kas ir ieguldīts uzcelšanā un viņa tagad uzturēšanā, un 1/10 daļu no cenas sastāv kodoldegviela. Bet, ja mēs to salīdzinām ar oglēm, tad jau, kā minēju, 2,06 eiro centi par kilovatstundu aiziet par CO2 izmešiem maksa nodevas par to, ka viņi kaitē dabai. Bet pie kodolenerģijas mēs šādas izmaksas neredzam. Un šim visam avots ir worldnuclear.org. Un piesārņojuma problēma vienmēr ir spēlējusi lielu lomu. Un, ja mēs tagad apskatām CO2 izmešu daudzumus, kas ir sadalīti pa elektroenerģijas iegūs veidiem, un, ja pie kodolenerģijas šādi neparādās, tad tās pašas ogles. Kas notiek? Mainās klimats, kāpja temperatūras, mainās arī gaisa sastāvs no visiem šiem izmešiem. Un, lai iegūtu aptuveni 1 gigavatstundu elektrību ar ogļu palīdzību, mēs saražojam aptuveni 1050 tonnas CO2 izmešu, kas ir ļoti, ļoti liels skaitlis. Un mūsu otrais arguments bija, ka atomelektrostacijas nodrošina Eiropas Savienībai enerģētisko neatkarību. Un kā jau es minēju, ka 29%, nevis 20, bet 26 tiek saražot ar atomelektrostacijām. Un, ja mēs aizslēdzam viņus ciet, tad no 70%, tad 29% ir aptuveni 15%. Un tad iznāk, ka 61% Eiropas Savienība pats spēj saražot. Un pēc tam tie 40 atlikušie mums ir jāimportē vai jādedzina kaut kas cits. Par to citu dedzināšanu mēs arī to nevaram darīt, jo tad kādēļ mums ir uzbūvētas šīs visas ogļu dedzināšanas stacijas, termoelektrostacijas, bet netiek viņas izmantotas ar pilnu potenciālu. Tad iznāk, mums būs jābūvē vēl vairāk vietas, jāmaina vēl vairākās vietās klimats un vēl palielināsies šī klimata izmaiņa. Un, jā. Un par tām cenām, tad, jā, ja mēs importētu viņas, tad tiešām Krievijas un citas valsts pēc spekulēt ar cenām, tagad tas jau notiek ar gāzi, ko mēs importējam ļoti daudz. Paldies, un es esmu gatavs jautājumiem. Labdien vēlreiz. Esmu apstiprinājuši, ka man esmu pirmais runātājs, un es vēlētos uzdot pāris jautājumus manam oponentam. Vai globālā sasilšana ietekmē atomelektrostaciju drošību? Jā, bet nedaudz, jo šis ūdens atomelektrostacijās tiek ņemts no ūdens tilpnēm, un tā kā globālā sasilšana ietekmē visu klimatu, tad viņš arī ietekmē ūdens temperatūras. Un tā kā ogles ietekmē šo pašu klimatu, globālo sasilšanu, viņš sasilda ūdeni, ko mēs pēc tam izmantojam kodola reaktoru desēšanā. Paldies. Cik ilgi norisinās viens atomelektrostacijas likvidācijas process? Cik ilgi jūs jautāsiet, ja? Tas norisinās aptuveni 30 gadus. Vai atomelektrostacija likvidācija kaitē dabai? Tas izskaroties atkarībā no kāda aspekta. Vai tas dabai ir draudzīgi, vai tomēr tas ir sliktāk nekā, ja mēs... Es teikšu, ka tas ir neitrāli, jo, ja mēs viņus turpinām darboties, viņas izturot tādu pašu radiāciju, tādu, ka mēs viņus nojaucam, tad labāk viņas neaiztikt turpināt darboties, un tad viņas tomēr kaut ko darīs tajā lietas labā, nevis vienkārši stāvēs un izdalīs radiāciju. Kas notiks ar tām atomelektrostacijām, kuras šobrīd ir atvērtas, strādā un tiek vēl būvētas, ja tiks atrasts jauns, vidēji draudzīgs un drošāks enerģijas iegūs veids? Kodolenerģija arī nestāv uz vietas, viņa attīstās, un tur arī tiek atklāts jaunas vielas, kas spēj iegūt energo ar lielāku potenciālu šo enerģiju, un pēc tam neviena enerģija pagaidām nav vēl atklāta, un nav arī neviens nav centies atrast, kas ir potenciāli tikpat liela, uz kilogramu spēj saražot tikpat lielu enerģijas devu kā kodolenerģija. Jūs kā alternatīvas minējāt vēja enerģiju un saules enerģiju, kuriem jūs teicāt lielu mīnus. Vai jūs varat nosaukt citas alternatīvas elektrības ražošanai? Jā, protams, hidroelektrostacijas, termoelektrostacijas, vēja ģeneratori. Kāda būtu mīnus, piemēram, ja mēs runātu par hidroelektrostacijām? Hidroelektrostacijām varam ņemt par piemēru pļaviņu HES, kur aplūda visa teritorijas, noslīcinot staburadzi, nevis staburāgragu, vai kā tur bija. Jā, tad viņš izmaina šo visu ūdens areālu. Vai šis aplūdums ir ļoti nozīmīgs vispār Eiropā? Es teiktu, jā, jo izmainot ar hidroelektrostacijām, mēs izmainām zivi dzīves ciklu. Pieņemsim, mēs izmainām arī to dzīves ceļu, kas, pieņemsim, agrāk nārstoja vienā upē, viņas pēc tam atdurās pēc sprostu, kas ir hidroelektrostacija, un pēc tam netiek savās nārstošanas vietās un nomirst. Tā mēs mainām arī populāciju ūdeņos. Paldies. Vai ir konstatēts veselības problēmas cilvēkiem, kur dzīvo atomelektrostaciju tūmā? Par šo mums datu nebūs. Kādas radītīvo atkritumu uzglabāšanas izmaksas? Par šo
to mums laikam arī nebūs datu. Tad, ja mēs pie atomelektroenerģijas ražošanas pieskaitīsim klāt to atkritumu uzglabāšanu, vai šī enerģijas izmaksas, kopējas izmaksas nesanāks dārgākas? Nē, bet kā jūs minēja bija šī iepriekš, tad 1/4 no atomelektroenerģijas cenas sastāda atomelektroreaktoru kapitāls, kurā tiek ieskaitīta visa uzbūvēšana, uzturēšana un arī pēc tam utilizēšana viela. Cik izmaksā uzbūvēt vienu atomelektrostaciju? 2,56 miljardi vidēji. Vai mēs neesam atkarīgi no tām valstīm, no kurām Eiropas Savienība iepērk resursus atomelektrostaciju darbināšanai? Esam, bet viņi ar šiem materiāliem nespēja tik ļoti spekulēt kā ar pašu elektroenerģiju, jo tā ir ļoti liela ietekme uz cilvēku dzīvi. Vai šie resursi ir neizsīkstoši? Nē. Paldies. Vairāk jautājumu mums šobrīd nebūs. Sveicināti atkal. Esmu apstiprināts komandas 3. runātājs. Es novēroju dažus sadursmes punktus šajā debatē. Vispirms, kā jau mans komandas pārstāvs teica, 59% no cilvēkiem nav apmierināti ar dzīvošanu netālu no atomelektrostacijām. Jo nepārtraukti pastāv risks, ka kaut kas varētu noiet greizi un apdraudēt viņu dzīvību un veselību. Jo kurš gan gribētu dzīvot netālu no bumbas ar laikdegli, vai ne tā? Vēl, AS izmantošanas pilnā ciklā, tas ir no resursu iegūšanas līdz aizvešanai un enerģijas ražošanai, rodas gandrīz tikpat izmeši, cik dažādās citās alternatīvās. Aizslēdzot tās, mēs būtiski neko nezaudējam, tikai risku kodolreakciju katastrofām. Jautājuma daļā pretinieki apgalvoja, ka resursus priekš atomelektrostacijām mēs jau tagad iegūstam ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas ir Ziemeļamerikā, Āfrikā, Ukrainā un Austrālijā. Tādējādi mēs jau tagad esam daļēji atkarīgi no ārējām valstīm. Globālā sasilšana mūsdienās ir aktuāla problēma, un tas būtiski ietekmē AS darbību dzēsēšanas jomā. Proti, palielinās risks katastrofām, jo var nepietikt ūdeņa dzēsēšanai. Jā, tas laikam arī priekš maniem būs viss. Paldies par uzmanību. Esmu nolūdzošās komandas 3. runātājs. Mēs gribētu uzsvērt, ko mūsu komanda pamanīja šajā ļoti satraucošajā debatē. Tātad viens no sadursmes punktiem ir atkritumi. Diezko interesanta lieta bija, kurā mēs sadūrāmies, bija atkritumu iegūstot materiālus. Bet vai tā nav visam? Jebkuram, ko mēs iegūstam materiālus, mēs arī saražojam atkritumus. Ražojot gan tās pašas tā sauktās zaļās enerģijas avots, mēs tāpat tās ražojam izmešus, jo tam visur strādā tehnika, ne jau cilvēks ar rokām izveidos vējģeneratoru. Un tātad, bet tomēr, ražojot enerģiju, atomelektrostacija neražo nekādas izmešas. Bet turpretī termoelektrostacijas, viņas ražo nenormāls apmērs izmešas, kas arī pašlaik pasaulē ļoti populāra tēma globālā sasilšana, par ko visa pasaule praktiski pašlaik cīnās. Un tātad, ja mēs aizvērtu atomelektrostacijas, tas nozīmē, ka mums būs jāpievēršās tādām enerģijas ieguvējumiem tieši kā termoelektrostacija. Mēs turpinātu ražot vēl vairāk izmešas un vēl lielāku iespēju būt uz globālo sasilšanu, tā atkal būtu vēl viena globāla problēma, vēl lielākā apmērā. Kā arī jautājuma daļā viņi piekrīt, ka ražojot jebko citu, tie izmeši tiek ražot. Tāda viņi arī piekrīt mūsu idejai, ka atomelektrostacijas nevajadzētu slēgt ciet, jo tad mēs atkal saduramies pret globālu problēmu vēl lielākos apmēros. Un tādā ziņā, vai viņi piedāvā tiekties tieši uz to globālo sasilšanu? Es domāju, ka tas noteikti nebūtu variants, uz ko mēs varam iziet. Jo es domāju, ka tā niecīgā radiācija, kas tiek piedāvāta no atomelektrostacijām, tas ir tieši tā, kā mans komandas biedrs minēja. Apēdot vienu banānu, jūs saņemat lielāku radiāciju nekā ja jūs gozētos saulītē 3 km radiusā pie atomelektrostacijas. Jo reāli 1 mikrozīverts, kas tas ir? Tas nav nekas. Jo fona radiācija, ko mēs saņemam ikdienā, ir 1,1 zīverts. Un banāns nodrošina mums gada radiācijas devu. Tātad, ko tas nozīmē? Ka atomelektrostacijas, kamēr viņas darbojas, viņas tiesas droši pāraudzīts, tā nav problēma. Kā arī viņi nespēja minēt nevienu avāriju, kas ir tieši noticis Eiropas Savienībā. Jo Eiropas Savienībā, kā man komandas biedrs minēja, ir stingri standarti, kur tiek ievēroti. Tātad
Vēl viena lieta, par ko mēs runājām, ir enerģijas atkarība. 71% mēs paši saražojam enerģiju pašlaik. No kā 28, tātad mēs 29% iepērkam, 28% no tiem 71% ir tie procenti, ko mēs saražojam atomelektrostacijām. Tātad reāli, ja mēs slēdzam visu atomelektrostacijas, mēs varam nodrošināt mēram tikai 60% enerģijas. Ja mums notiek kāds globālais strīds ar kādu lielvalsti, tas nozīmē, ka mēs zaudējam milzīgas enerģijas apmērus. Kā Eiropai reāli sāktos krīze, lielākās valsts nespētu nodrošināt savus rūpnīcas, bankām nebūtu enerģija. Jebkurā mirklī varētu sāktos reāli krīze, tādā gadījumā arī pat varētu sāktos pilsoņu karš par to, ka cīnītos par resursiem. Vēl, viņi arī paši minēja, tātad 70 cilvēku uz kvadrātkilometru ir visa Eiropas noslodze vidējā. Tātad, bet viņi piedāvā slēgt atomelektrostacijas. Bet kā mans komandas biedrs minēja, lai aizstātu ar vēja ģeneratoriem 2 atomelektrostacijas, mums vajag Latvijas lieluma teritoriju. Lai reāli aizstātu 180 atomelektrostacijas, kas ir Eiropā, mums vajadzētu 60 Latvijas. Kur mēs tādu teritoriju spējam iegūt? Tas nav iespējams. Tas jau pašlaik ir jau tāda noslodze. Tas nozīmē, ka noslodze būs vēl lielāka. Man laika mums sāktos tā pati problēma, kas ir Ķīnā. Kad viņu pa ielu nevar nemazām normāli pabraukt, jo ielas ir pārpildīts ar cilvēkiem. Tātad, vēl viens no sadursmes punktiem bija zaudējumi. Zaudējumi lielos apmēros, tieši tādā ziņā, ka mēs zaudētu, kā jūs minēju, teritoriju, enerģijas neatkarību, arī mēs zaudētu speciālistus. Speciālisti, kur tiek apmācīti, lai tieši strādātu šajās atomelektrostacijās. Ja atomelektrostacijas tiek slēgts, tas nozīmē, ka viņi tālāk nespēja neko rīkoties. Es šaubos, vai tur visi ir gados jauni cilvēki, kuriem vēl viegli kaut ko pārkvalificēties. Tur noteikti ir cilvēki arī ar lielu darbu stāžu, gados 50, varbūt augstāk, kuriem jau pārkvalificēties daudz grūtāk nekā jaunietim. Un tas ir zinātniski arī pierādīts. Tas nozīmē, ka cilvēki reāli zaudē savas darbvietas, vēl lielāks bezdarbs, pa ko pašlaik, piemēram, vienā no Eiropas Savienības valstīm, Turcijā, kurā notiek milzīgas problēmas, tieši dēļ tā, ka ir milzīgais bezdarba līmenis vēl aizvien ceļās, un tur tikai vēl aizvien lielākas problēmas dēļ tā ir. Tas nozīmē, ka visā Eiropā turpinātos arī tas pats. Mēs aizslēdzam visas atomelektrostacijas, vējģeneratorus. Mēs labi sataisīsim vējģeneratorus, un ko mēs ar tiem iesāksim? Cik tur speciālists vajag, lai viņu apkoptu? 3 uz 1 varbūt, bet atomelektrostacijās strādās 100 cilvēku. Tātad es šaubos, vai tas ir iespējams tieši aizstāt atomelektrostacijas ar pašlaik iespējām. Arī es vēlos vēl atgādināt, ka viņi nespēja dot nevienu konkrētu gadījumu par sakrafāgu sadalīšanos, ka kaut kas tāds notiek. Tas ir tātad iespējams tikai viņa pieņēmums. Es vēlētos atgādināt to, ka fakts mēs pastiprinām ar reāliem argumentiem, mēs pastiprinām ar reāliem faktiem, nevis ar savu viedokli. Es arī varu pateikt, ka atomelektrostacijas ir pašas labākās pasaulē. Un tātad tas nozīmē, ka tā ir. Es nespēju pastiprināt to faktu, tātad tas var nebūt arī taisnība. Tātad arī, kā jau mans komandas biedrs minēja, jautājuma daļā atklājās, ka ir nokļuvušas 3 nopietnas avārijas 100 gadu laikā uz 400 atomelektrostacijām, kas ir 0,75% iespēja visā pasaulē uz reālu kļūdu. Tas nozīmē, tas nekas nav. Tātad, man komanda vēl aizvien stingri piekrīt, ka mēs neatbalstam Eiropas pilsoņu iniciatīvu līdz 2025. gadam slēgt visas atomelektrostacijas. Paldies! Tagad ir tā, ka šajā reizē, atšķirībā no citām reizēm, mums ir klāt arī skatītājiem būtu muļķīgi nepaprasīt, par ko radās tad iespējas. Liekas, ka visi ir baigi zaļie līdz šim, kamēr mēs dzīvojam zaļākajā valstī pasaulē, bet tad, kad runa ir slēgt vai neslēgt kaut ko, kas ir varbūt zaļš un varbūt tomēr nemaz tik zaļš nav, tad aplausi vētraināk ir emocionālākiem argumentiem, vai ne tā? Jo šai komandai bija vairāk emocionāls runas stils, un šī bija faktu kalpi, vai ne tā? Es nezinu, vai jūs esat ar mieru tam piekrist. Tad pastīsimies, ko jūs sakat. Jūs, piemēram, Jankuns, kā jūs sauc? Oksana. Jūs skatījāties diezgan skeptisku skatu visu laiku uz abām komandām. Jums abi likās negodīgi izmantoja argumentus, jo viens otrs arguments tika locīts gan vienam par labu, gan otram, un likās, kā var vienu to pašu pagriezt, tā kā abijādi. Jā, bet pēc visiem faktiem un tā likās, ka es vairāk piekrītu komandai, kura bija pretslēgšana.
Citiem vārdiem, ka atomelektrostaciju būve ir vajadzīga, jo viņa ir kāda? Lētāka, labāka, zaļāka, kā te daži apgalvoja? Nu, varbūt ne gluži zaļāk, varbūt ir kaut kāds veids, kurš būtu zaļāks, bet pēc visiem faktiem tas ir izdevīgākais. Jums kā radās iespējas, kā jūs sauc? Sandis. Sandi, kāds iespējas, kurš ir jūsu favorīts? Par saglabāšanu vai par slēgšanu? Par saglabāšanu. Sarežģīts gadījums. Eiropas Savienībā ir dažas valstis, kas saka, ka jāslēdz ciet, un te lūk, Dzintarjūras krastā ir daži jaunieši, kas saka nekādā gadījumā, tūdaļ pat. Ko jūs sakat, jaunieši? Kā jūs sauc? Anna. Anna? Es domāju, ka es esmu par slēgšanu, jo es domāju, tas ir diezgan... Nu jā, mēs iznīcinām vairākas pilsētas, tādēļ kā notikuši vairākas katastrofas, tas ir... Jūs biedējat katastrofu, pat ja tas eksperimenta drošuma rādītājs ir tik, var teikt, maziņš, un tā baile ir drīzāk lielām acīm nekā statistiski pierādīta. Jā, tieši tā. Bet baile ir? Ir baile. Okay. Ko jūs sakat, kā jūs sauc? Nu, es piekrītu, jā, kad ir baile, kad varētu kaut kas notikt ar mums. Bet tās bailes ar to kaut kas varētu liek jums domāt, tad kā ejam ar kājām, nebraucam ar, nezinu, jūsu paredzamajā 10 gadu nākotnē elektromobīli visdrīzāk, vai kaut ko tāds, vārdiem elektrība taču būs vajadzīga objektīvi katru gadu vairāk, kā 14%, man liekas, Latvijā pieaug katru gadu tas patēriņš. Un tad elektrība vajag tā kā svaigu gaisu arvien vairāk. Nu, jā, vajadzētu meklēt kaut kādus citus tos veidus, kā iegūt. Aha. Bet šajā debatē, cienījamie debatētāji, īsti citi veidi, nu kā tādi nākotnes, es dzirdēju jaunu vielu torijas, bet apšaubītāju arsenālā netika izmantot, ja es tā drīkst teikt. Viss tas pārējais, pie kā zinātne šobrīd strādā, kas varbūt aizstās atomelektrostacijas vispār nepieciešamību nākotnē. Vai... Slānekļa gāzi, jā. Plāno tieši vairāk izpētīt Eiropā. Vai jums arī ir kaut kas, kas varētu jūs tā kā apdraudēt jūsu pozīcijas, ka vajag tik ļoti turēties pie tām atomelektrostacijām? Slānekļa gāzi, tā kā es minēju, atkal izmeši. Dedzinot gāzi, protams, radīsies izmeši, kas nozīmē, ka atkal būs tas globālais sasilums. Tu sāc jau kasīties atkal, jā? Nē, tas ir tieši tas, kas bija manā runā. Ne, tas, ko es mēģinu jūs teikt, ja jūs gadienā gribat par to tālāk domāt, Eiropā šobrīd tiek ļoti nopietni apsvērtas dažādas citas alternatīvas, kā piemēram noīrēt kvadrātkilometrus nenormāli lielus tādus kā Latvija, kurā novietot spoguli, kurš uztverot saules gaismu Sahāras tūkstnesī ārpus Eiropas Savienības, Ziemeļāfrikā, koncentrētā veidā, to enerģiju pēc tam pa vadiem vai maisos vai ar groziņiem atnest atpakaļ, protams, arī uz Eiropu. Vai kaut vai saules fūzijas ITER projekts, kur principā līdzīgi kosmiskie procesi, kādi notiek uz saules, tiek iepakoti kastē, kur stāv kaut kur pagaidām ir plāns, ka Francijas vidienē, kas iespējams ir kaut kas vēl dārgāks, lai uzbūvētu, bet kaut kas 100 reiz lētāk, lai lietotu un 1000 reiz lētāk, lai pēc tam neķēpātos ar pretīgām vielām, kuras ir gadu desmitus, pēc tam kaut kur nezinu, kur pats nolikt. Citiem vārdiem, tas, par ko mēs šodien debatējam, tik asiņaini, var teikt, kā jūs te savā ņemāties, iespējams ir šīs 10 gadus problēma. Un vēl pēc gadiem 10 zinātni būs to atrisinājusi, un ar vieglu roku mēs visi varēsim nostāties tajā, kā Anna teica, emocionālajā pusē, kurā liekas, ka jā, būs dārgi, būs tā, bet nē, man ir no viņas baila. Kā jums pašiem emocionāli? Vai jums ir baila no tās atomelektrostacijas? Es domāju, jums jārunā mazliet it kā pretī savai pozīcijai. Es personīgi uzskatu, ka viņas nebūtu jāslēdz. Bet dēļ viens mazs kļūdas uziet gaisā viss. Tad tu tiešām domā to, ko tu arī aizstāvēji, bet tev nācās šodien uzlikt masku un runāt pretī savai pārliecībai. Tieši tā. Vai šo pārliecību tu ieguvi gatavojoties šai spēlē, jo mēs kādu nedēļu iepriekš atsūtījām tēmu un attiecīgi jums bija iespēja sagatavoties, ko lieliski varēja arī redzēt šī spēlē, bet kā ir, kad bieži ir tā, ka bailēm lielas acis, kamēr es daudz ko nezinu, man no tā ir baila, kad es sāku vairāk uzzināt, kā piemēram gatavojoties debatei, tu tā kā sāc nebaidīties. Gatavoties debatei, tiek atrast daudz dažādi materiāli, pēc kuriem varēja secināt, ka tomēr atomelektrostacijas ir samērā drošas, tīpaši Eiropā, jo Eiropā ir tas, ka ir mazs risks, ka būs zemestrīces vai kaut kāds tsunami vai kaut kas tāds. Jūs neesat viņam maksājuši par to, ka jums ir aģents pretinieku komandā, ne? Okay. Labi, turpin. Zemestrīces vai tsunami, kas varētu
radīt kaut kādas problēmas atomelektrostaciju darbībā. Un arī tas zemais radiācijas starojums, ko viņas izdala, tas arī ir diezgan niecīgs, tāpēc es domāju, ka viņas ir diezgan... Bet būtu ar mieru, ja blakus tepat 50 km uz ziemeļiem Pāvilos tā būtu viena tāda, jo tāds plāns bija. Es domāju, ka personīgi man nebūtu nekāda problēma ar to sadzīvot. Ja vien tu tad būs liepainieks, jau sen būs pārvācies tālāk. To drīzāk rādīt tā kā nākotni. Tas ir. Jo tavs īpašums, kā tu saproti, kristos pa 4 reizes, ja? 25% palikt no tavas mājas vērtības vairs. Jā, bet... Tas ir tas, vai ne? Kurā brīdī tev ir cilvēcīgās vajadzības un kurā brīdī tavas personīgās intereses un savs krekls liekas, ka vienmēr ir tuvāks, jo tev manējais nemaz nederētu. Ko jūs sakat, jaunieši? Vai ir tā, ka, jo jūs spēlējāt uz ļoti emocionāliem argumentiem, jūs, protams, var redzēt, kāpēc esat oratoru čempioni, jo jūs mākat emocionāli arī runāt un acīs skatoties urpties, ja? Tajos, kuri ir jāuzrunā, bet kaut kādi argumenti taču bija arī viņa pusē taisnīgi, vai ne? Pat ja jūs viņus kritizējāt. Es teiktu, ka es piekrītu tam, ka viņas nevajadzētu slēgt ciet, jo par to pašu Černobiļu, ja tā bija cilvēka kļūda, tad tas bija vienkārši kaut kāds eksperiments, kas neizdevās. Un tad jau tas drošības procents ir vēl zemāks, ne zemāks, bet lielāks, ka nekas nevar notikt. Bet pasaulē vienmēr viss gandrīz, kur ir kaut kāds failērs, ir cilvēciskais faktors. Un tas cilvēciskais faktors ir kaut kas, ko nevar izslēgt. Jā, bet tas bija kaut kāds pārgalvīgs izmēģinājums. Ja? Bet, ja mēs to visu darām kontrolēt un saprāt, tad es domāju, ka tas procents ir ļoti zems. Tev viegli teikt līdz brīdim, kamēr mēs zinām, ka vēl pirms 3 nedēļām Ziemeļkorejas trakais līderis bija izdomājis uzšaut pus pasaules gaisā ar tām dažām savām kodola raķetēm. Un viņam arī ir cilvēcīga kļūda, bet ja viņam pieder tā podziņa, viņš var kļūdīties vienreiz, bet visi pārējie tajā reģionā ir principā beigti. Mašīnas jau kontrolē. Tas lielākoties... Tā katastrofa Fukushima, tās ir mūsdienas un vienīgā problēma jau bija tas tsunami. Tas radīja to pašu lielāko bīstamību. Bet, kad tu runā par Japānu, tad ir vēl trakāk. Japānā, ja es pareizi saprotu, tad ik pa 4 nedēļām ir kāda zemestrīce kaut kur. Neprognozējam, kur valstī. Mēs te dzīvojam mierīgā teritorijā, nepavēlti tieši pie jums te gribēja zaļajā plakanajā ar zemestrīcēm faktiski nelutinātajā teritorijā reiz būvēt atomelektrostaciju. Tāpēc, ka viņa būtu tā kā drošā, seismiski stabilā vietā. Tieši tā, viņa būtu droša, liels apjoms enerģijas īsā laikā, lēti. Kāpēc, ja ne? Tu tā no biznesa viedokļa. Jā, cilvēkos ir kaut kas neizskaidrojams, un tas nav ar biznesa saistām. Tas bailes ir visur, un dēļ bailes iziet uz ielas, lai nenotriec mašīnu, kur man sēdēt mājās, ieslēgties būrī un nekustēties. Daži tā arī dara, tagad tieši raida internetā, ja? Bet, var cikot, tu esi tāds tā kā oportunists, mums to vajag, tāpēc, ka mums vajag, jo mums vajag vairāk elektrības. Tieši tā, tas nav tik bīstam, kā cilvēki iedomājas, tas tikai uz baļu pamata. Parasti, tagad es teicu, 0,75%, tas ir 100 gadu laikā. Tas ir nožēlojams skaitlis. Atkritums uzglabā konteineros. Pagaidām arī Eiropa un Amerika pēta to, ka tos pašus atkritumus varētu šaut ārā kosmosā. Jā, tikai cilvēku pārapdzīvotību šīs planētas ir jau tik liela, ka kādu dienu, zini, tas kosmos arī būs pilns. Ja mēs esam jau Zemi apdzīvojuši, un tad vēl kosmosu sev apkārt pietaisam, es atvainojos, ja, pilnu, tad... Bet ja mēs attīstamies tik tālu, tad jau... kad tiks izpētīts arī melnais caurums un vienkārši atkrituma likvidācija. Labi, doma, paldies! Cerēsim, ka mēs savā dzīvē šo piedzīvosim. Ja? Labs ir jaunieši. Man tiešām sirsnīgs prieks un man liekas, ka es zinu dažus, kuri tagad trīc kā apšlapas un tie ir cēsnieki un krāslavieši, jo viņi skatās visdrīzāk tiešraidi gan vakar no Talsiem, gan šodien no Liepājas paliek arvien nopietnāk. Likums gan ir diezgan augstas. Eiropas parlaments jūs vilina, ja, apmeklējums uz Strasbūru. Mēs septembrī gan tikai uzzināsim pareizo atbildi, kurš brauc uz Strasbūru, tādēļ, ka septembrī mēs visus gan krāslaviešus, gan liepājniekus, gan cēsniekus, gan talsniekus sauksim kopā. Ja jūs vēl nepaspējāt pieteikties, varat arī jūs saorganizēt šādu eiro debati savā
skolā vai darba kolektīvā. Protams, nav aizliegts, nav jābūt tikai skolniekam, tas var būt arī students vai varbūt pat bērndārznieks, ja viņš vēlētos, jo šis ir Eiropas Savienības pilsonības gads, un pilsonības gadā mēs te Latvijā esam nolēmuši mācīties debatēt. Šķiet, ka šodien bija skaistākā paraugstunda, kādu vien es varēju iedomāties, kas ir debatētāji, kuri ir sagatavojušies un zina, kāpēc viņi ir par un kāpēc viņi ir pret. Man tā emocionāli, ja drīkst vēl pēdējā mirklī pateikt, ļoti pietrūkst šāda līmeņa debatas manā nacionālajā parlamentā pirms jebkura par vai pret lēmumu pieņemšanas, ka cilvēki tiešām sirsnīgi izpēta tēmu, nevis vienkārši ir emocionāli par vai pret. Tas ir, ko mēs šogad visi kopā apņēmamies mācīties. Sirsnīgs paldies, ka jūs mums palīdzējāt to iemācīties. Super! Šitas bija kruta. Vai ne, skolotāji?